Kamerorķestrs Simfoneta Rīga un Valsts akadēmiskais kors Latvija. Mēs aicinām jūs uz 3 komponistiem – Giju Kančēlī, Arvo Pertu, Gabrielu Fauré. Uz komponistiem, kur muzika šķiet ļauj pieskarties cilvēku dvēselē. Man šķiet, ka Perts un viņa muzika un arī viņa Stabat Mater ir muzika, kas ir tik ārkārtīgi skaidra un tik pārpasaulīga. Tas ir rakstīts aiz cieņas pret klusumu. Kā raksta muzikologi, muzika, kur ir jāklausās, nometoties ceļos. Giju Kančēlī, tas ir tāds ļoti īpašs stāsts, jo man bija tāda ļoti vēsturiska tikšanās dažus mēnešus pirms komponista nāves Grūzijā, Tbilisī, kur viņš uzcēlās no savas slimības gultas un apsēdās pie savu rakstām galda. Un turot man tā roku, viņš teica, Māri, gribu tev parādīt savu dzīves pēdējo darbu. Un mēs noklausījāmies šo ierakstu. Un tā arī šīs viņa pēdējais dzīves darbs nonāca manās rokās. Un mēs arī šajā koncertā vēlētos viņu atskaņot mūsu klausītājiem. Un darbs ar nosaukumu Gaistošā pasaule. Es gribu tikai nolasīt tekstu, kas koncertā, jeb šajā skaņdarbā būs gruzīņu valodā, bet nolasīt tikai šo filozofisko pārdomu tekstu, kas ir iztulkots latviešu valodā. Zemes dzīve. Kas ir zemes dzīve? Tas ir akmens, kas ripo lejā. Uzreiz pēc dzimšanas mums ir sagatavots kaps. Lai kur tu ietu šajā pasaulē, visur tu sastapsi 2 ceļus. Pa vidu sauszeme, bet apkārt liela jūra. Un 3. darbs, tas ir slavenā franču komponista Gabriela Fauré rekvējums, kurš daudziem, es domāju, Latvijas cilvēkiem varbūt vispilgtāk asociējās ar spilgto streiču filmu Cilvēku bērns, kur izmantot šie rekvējumi, muzikālie fragmenti. Un par šo darbu es varētu arī patiesībā nolasīt paša autora Gabriela Fauré citātu. Komponists saka, runā, ka mans rekvējums neatspoguļo bijību un baisas priekšnojautas nāves un iznīcības priekšā. Kāds to pat nosauc par nāves šūpļu dziesmu. Tomēr tieši tā ir mana izpratne par nāvi. Tā mūs atpestī no šīs zemes rūpēm un likstām. Tā sniedz cerību uz mūžīgu dzīvošanu citā pasaulē. Laimes pilnā pasaulē. Gabriels Fauré.